Sveicināti! Šodien Firmas LV saruna, jeb podkāsts, ir par tēmu pozitīvais Firmas LV datos. Un šodienas viesis mums ir Marija. Sveika, Marija! Sveiki, patīkam būt šeit. Jā, kā jau Sanita minēja, esmu Marija klientu attiecību vadītāja, Firmas LV pārstāve. Jā, darbojos īstenībā krietni tādu kā neilgu laiku, ja varētu tā teikt, bet mīlu to, ko daru. Un ārpus darba es noteikti darbojos arī zumbā, man patīk enerģiskas dejas, staigāšana, viss, kas saistīts ar fizisko aktivitāti, jā. Tā kā blakus darbam noteikti. Uzreiz var just, ka tev ir kontakts ar cilvēkiem ikdienā, uzreiz jau ātri noķēri to, kad es tieši gribēju zināt, lai tu pastāsti par sevīm. Un kas tev uzmundrina ikdienā, kas ir tādi, kas liek smaidīt, jo tēma ir pozitīvisms, un tad droši vien arī tādi, katram ir savas personīgās mantras, un varbūt kaut kādi rituāli, un ko tu ieteiktu no tā, lai sevi uzmundrinātu, un tad bieži vien kaut kas varbūt, kas ir neitrāls, tomēr pagriežot ar pozitīvu attieksmi, izskatās lieliski, pozitīvi. Jā, priekš manis tā noteikti būtu kustība. Jā, es esmu tas kustīgais cilvēks, un ja kaut kas tiešām neiet, liekas, ir iestrēdzis, tad droši pastaiga. Noteikti iziet ārā pastaigu, vai arī vēl uzlikt skaļu mūziku, padejot, pakustēties, un tad viss noteikti aiziet. Jā. Super. Bet Firmās LV bieži sanāk tā kā ikdienas darbā, scrollēt pa dažādām listēm, pa dažādām nozerēm, pa dažādiem uzņēmējiem, un varbūt ir kaut kas tajā visā tevi radīs tādu kā pozitīvu pārsteigumu. Vai tieši otrādi vienkārši liekas, wow, tas ir tas, ar ko mēs varam lepoties. Vai kaut kas tāds ir tajā īlets? Ir, noteikti, un tie būtu ģimenes uzņēmumi. Es tiešām abrīnoju tos cilvēkus, kuri uzņemās, sajiet kopā un vienkārši veido, tā kā māla pikucīti kopā uzņēmumu un darbojās un nebaidās un iet, un tas, man liekas, ļoti skaisti. Jā, nenoliedzami. Es varu tikai pievienoties. Es arī droši vien esmu no tām, kas atbalsta vietējos, arī māju ražotājus. Tāds liels vērtības, kad īpaši arī kādos gada tirgos nākās iepirkties, tad tā pirmā izvēle droši vien būs tie vietējie ražojumi. Protams, noteikti. Atbalstam arī savējos, vietējos un pērkam, jo cilvēki cenšas, viņi ieliek tur savu sirsniņu un tas ir forši, manuprāt, jā. Un kā mēs Firmās LV pavisam vienkārši varam atpazīt tos, kas ir ar Latvijas izcelsmi, vienkārši ielūgojoties, apskatoties, kas ir mūsu dalībnieki konkrētā uzņēmuma. Ieraugot arī Latvijas uzņēmumus, ir tiešām liels prieks, ka mēs, neskatoties uz visām grūtībām, atrodam to pozitīvo, ejam tajā virzienā. Un ražojam, un tādējādi arī, ko mēs arī atbalstam, tie ir arī finansiāli, vai ne? Ka tā arī mūsu nopelnītā nauda iegādājoties vietējo ražojumu paliek tepat. Mūsu Latvijā tas ir arī droši vien. Tas ir skaisti, manuprāt, jā. Tā kā noteikti atbalstam, jā. Kopīgais uzdevums atbalstīt vietējos ražotājus. Jā. Tā kā par tiem Firmas LV datiem mēs jau daudz reizes runājam par dažādiem riskiem un kā novērst grūtības, bet šoreiz tēma ir pozitīvais. Un kas tad ir tie tādi pozitīvie notikumi tieši Firmas LV datos, kas tev ikdienā nāk gaismā vai par kuriem tu stāsti klientiem, potenciāliem klientiem? Mums ir, es teiktu tā, pirmkārt pozitīvais ir tas, ka vispār uzņēmumi strādā, attīstās, veidojās, nebaidās apstāties, bet galvenais, ko es varētu noteikti uzsvērt, kas man tāds pozitīvāks, ir tas, ka Firmās LV ir svētku monitorings. Tā kā mēs nekad nepalaidīsim garām, ja kādam uzņēmējam kāda skaista jubileja vai kādam uzņēmumam ir jubileja. Tā kā, man liekas, tas ir lielisks veids, kā noķert to un radīt svētkus ikdienā. Jo tajā steigā, tajā visā burbulī mēs diezgan ātri varam īstenībā to pazaudēt. Līdz ar to, man liekas, tas tāds foršs rīks, ko noteikti iesaku izmantot. Svētku monitorings, jā. Pirms vēl atsūt vienkārši uz e-pastu paziņojumu, hei, uzņēmumam tādam un tādam ir, pieņemsim, dibināšanas gada diena, jubilejas svētki. Varbūt kādreiz pašam, vai ne, aizmirstās, ka manam uzņēmumam, hei, jau tur 10, 15 gadi. Tā arī var gadīties, tā kā mēs par to parūpējamies, jā. Tā kā mēs noteikti iesakam arī izmantot šos pozitīvo notikumu monitoringus un
Es teiktu, ka vēl arī pozitīvs notikums ir arī iesniegti gada pārskati. Kā tev ar to? Pārskati? Jā, noteikti. Man liekas, tas nozīmē tikai to, ka mēs varēsim atskatīties to, kas ir paveikts, ko mēs varam uzlabot noteikti, jo tas jau arī ir pozitīvs aspekts. Tā kā viss ir super, pārskatām, pārredzami, zinām, kur mēs varam augt, kur mēs esam izauguši līdz ar to. Jā, un tagad gada pārskata tēma kļūst ar vien aktuālāk tieši šobrīd. Jo ir gada pirmā daļa, kad visi jau sāk rosīties ap šiem finanšu pārskatiem par iepriekšējo periodu, 2025. gadu. Un tad tas foršais brīdis, vai ne, kad atnāk e-pasts, kad tavs konkurents vai kaimiņš, vai vienkārši interesants ir iesniedzis gada pārskatu, un tad paskatīties, kā tad viņam veicās, salīdzināt ar sevi, un vienkārši papriecāties, ka viņam ir ļoti čakla finanšu komanda. Tieši tā, laiciņu, kā saka, laicīgi izdarīts, un viss ir nokārtots. Jā, tīpaši gada sākums, super. Jā, un Marija, tev jau iepriekš bija tāda interesanta caurvijoša tēma, kas datiem nemaz nav tik raksturīga, bet ļoti pozitīva. Vai tev nāk jau prātā, par ko es tā kā domāju? Noteikti cilvēcīgums, kas caurvijās ar datiem. Jā, noteikti. Jo cilvēcīgums, man liekas, ir tāda lieta, ko mēs rekomendējam ikvienam neaizmirst, pat ja ir tēmas sarežģītas un bieži vien arī smagas, un tie Exceļi un dažādi analītikas rīki, bet cilvēcīgums ir visu laiku prātā. Un, bet ja tā saliek kopā tos datus un to cilvēcīgumu, kā to visu kopā tā skaisti interpretēt un kā atrast tur tādu jaudu, enerģiju, tieši, man liekas, tā kombinācija, vai ne, kad ir tas komandas darbs, tas cilvēks un dati, ja viņi, protams, ir ļoti tendenciozi, pieaugoši, pozitīvi, un tad, man liekas, tur sinerģija ir milzīga. Bet ko tu vēl saskati, kas nav varbūt tas skaitliskais, monetārais, kā nauda? Tas, ko es saskatu personīgi, tā ir drosme. Tāpēc, kad, kā jau mēs arī pirms tam biju minējuši, kad aiz katra uzņēmuma tas ir cilvēks, kurš nebaidās, kurš neapstājas, kuram ir drosme, viņš to vēlas, viņš to dara, un man liekas, tas ir skaisti, jā. Tas ir skaisti un drosmīgi. Sabrīnoju tādus uzņēmumus, un es ceru, ka tādu vēl būs daudz, un mēs jau arī noteikti varam redzēt, ka nāk jauni uzņēmumi, reģistrējas, un viss notiek, tā kā neviens nav apstājies, viss ir kārtībā, jā. Es domāju, tas ir fantastisks datu interpretācijas termins, drosme, būt drosmīgiem. Un to mēs arī redzam, pēc Firmas LV datiem, šie jauni dibinātie uzņēmumi mums katru mēnesi Latvijā ir vidēji 900, kas ir pietiekami daudz, un tur noteikti ir tas sapnis, un ja jau ir nokļuvis līdz komercreģistram, tad tā drosme padarīt to sapni par plānu. Un par īstenību, tieši tā. To mēs arī novēlam, būt jums drosmīgiem un likt kopā šos datus ar cilvēcīgumu. Jā. Paldies! Paldies!